Sveicināti! Ēterā raidījums Jūsu tiesības, kurā šodien mēs runāsim par mediāciju. Tā ir tāda lieta, kura ir ļoti noderīga cilvēkiem, kuri varbūt nevēlās risināt savus konfliktus tiesā, vai arī paralēli tiesas procesam var pievērsties uz laiku mediācijai, lai atrisinātu konfliktu situāciju un lai izdomātu, kāds tad būtu labākais risinājums vienā vai otrā gadījumā. Lai izstāstītu sīkāk par to, kas ir mediācija, kā šo lietu izmantot, kādās situācijās tas ir labāk un drošāk. Pie manis uz raidījumu ir atnākusi Kristīna Dārzniece, certificēta mediātora padomes priekšsēdētāja, un Ilze Dzinovska, certificēta mediātora. Labdien! Mediācija tā ir tāda lieta, kura pastāv jau 10 gadus, ir sācies šis process Latvijā jau 10 gadus, ārzemēs tāda lieta jau pastāv sen, un tā ir ļoti populāra. Varbūt tā 3 vārdos iezīmējiet to vēsturisko fonu, kā tad tas ir noticis un kāpēc tad tas ir nonācis līdz Latvijai. Jā. Droši vien tā 10 gada, kā jau visas pārmaiņas, un arī līdzīgi kā citās valstīs, Latvijā iesākās tādiem sabiedrības aktīvistiem, kuri bija saskārušies ar mediāciju citur pasaulē, savās mācību vizītēs vai dažādās citās apmaiņas programmās. Saprotot to, ka īstenībā ir varbūt kāds cits veids, kā veidot harmoniskāku sabiedrību un jo sevišķi risināt tajā pastāvošos konfliktus, nevis mēģinot vienai otru pusi uzvarēt, iznīcināt, bet vejot uz sadarbību. Jo mediācija ir kaut kas viens no elementiem, kas varbūt raksturo par sabiedrības briedumu un spēju veidot kopīgas attiecības un atjaunot viņas savādāk nekā tad, ja mēs ejam vienkārši cīnīties uz tiesu. Un, tas ir tāds bijis pamazām izaugsmes ceļš, sākoties tieši vairāk ar ģimenes mediācijas procesiem Latvijā. Jā, jo Latvijā es varu papildināt. Pirmo reizi tas ienāca 2005. gadā, teiksim tā, kad parādījās tāds liels mediācijas meistars kā Buļkungs, pēc tam jau Trosenkungs no Vācijas, kas 2006. gadā uzsāka Tvainiņu projektu un tika apmācīti jau vairāk mediātori no Latvijas, kur ļoti aktīvi darbojās no 2006. gada. Es esmu viņu starpā. Un līdz ar to šo mediātoru grupa sāka aktīvi darboties ne tikai pie mediācijas popularizēšanas, pie mediācijas praktizēšanas, bet visus šos gadus mēs domājam arī par to, kā līdzvērtīgi kā Eiropā mums būtu arī savs tiesiskais regulējums. Un pagājušajā gadā mēs nonācām pie mediācijas likuma. Tas bija vasaras sākumā. Un tālāk jau tika izstrādāti noteikumi, un ir jau rezultāts, ir pirmie certificētie mediātori, 24. Un, protams, mediācija darbojās gan ar certificētiem mediātoriem, gan arī ar vienkāršiem mediātoriem. Mūsu raidījumā ir tāda brīnišķīga tradīcija, mēs lasām cilvēku vēstules. Es neslēpšu. Šoreiz situācija ir tāda, ka par mediāciju vēstule mums ir tikai viena. Pārējie gadījumi, kurus mēs apskatīsim, tās ir situācijas, ar kurām tā nosacīti ar tādām līdzīgām ir sastapušies savā praksē mediātori, un mēs šīs situācijas piesauksim un rādīsim tāpēc, lai būtu vieglāk saprast, kā tad tas notiek, kurā situācijā tiešām ir tā mediācija palīdzoša un kā tad viņi to var izdarīt. Bet vēstule mums pirmā ir šāda. Katrs trešais jūsu raidījuma viesis atbildot saka, ka risinājums meklējams tiesas ceļā. Iespējams, tas tiešām būtu normāls risinājums, ja vien tiesu sistēma Latvijā nebūtu tik gausa un pat pērkama. Esmu dzirdējis par mediāciju. Nostāsti liecina, ka tā drīzāk līdzinās ģimenes vizītē pie psihoterapeita. Dārgi, mokoši un abas puses jebkurā brīdī var no jauna atsākt dalīt mantu. Tomēr negribu izklausīties pēc neglābjama pesimista. Ja sanāk, izskaidrojiet par mediāciju vai iespējams risināt konflikts arī starp juridiskām personām. Tāds ir tas viedoklis. Iespējams, ka šāds viedoklis ir vēl kādam cilvēkam. Iespējams, ka 90% Latvijas iedzīvotāji nav vispār nekāda viedokļa par mediāciju, jo nav bijusi saskara. Kā tad ir? Kāds ir mediācijas mērķis? Mediācijas mērķis faktiski atbilst mediācijas likumā noteiktajam mērķim. Un tas nozīmē veidot alternatīvu domstarpību risināšanas veidu,
kas viennozīmīgi sekmētu sociālo attiecību harmonizāciju. Ko tas nozīmē vienkāršiem vārdiem? Tas nozīmē, ka no mediācijas ir liela ieguvuma salīdzinot ar tiesas procesu. Gribētu viņus arī uzreiz nosaukt varbūt šim pesimistiski noskaņotam cilvēkam un varbūt dažiem, kas vēl līdzīgi domā. Pirmām kārtām ir saprotams, ka noteikti tiesas process ir daudz dārgāks process. Tas ir pirmais. Tiesas process noteikti ir daudz ilgstošāks process, jo, kā mēs zinām, Latvijā pastāv 3 instanču tiesas sistēma. Tas var būt līdz pat 8 gadiem, ja puses nevar atrast šo savu sadarbības modeli. Es uzskatu, ka viens no galvenais, un tas ir mans personīgais un manu kolēģu viedoklis, ir tas, ka puses saglabā savas cilvēciskās attiecības, kas tiesas procesā diemžēl nav, jo tur viens ir uzvarētājs un viens ir zaudētājs. Savukārt mediācijas procesā puses sadarbojoties gūst šo apusēji pieņemamo un izdevīgo rezultātu. Un, ja runā, ka šis mediācijas process ir mokošs, tas man skan mazliet dramatiski. Tas nelīdzinās psihoterapeita vizītei, jo mediācijas gadījumi, kur ir klīniski, tādus mēs neizskatām. Tos mēs nododam tiešām psihoterapeita jau konsultācijām. Savukārt, ja cilvēki savā starpā nav spējuši gadiem sarunāties un atnākot pie mediātora, viņi pirmo reizi to ir spējuši izdarīt. Viņiem ir izdevies kaut vai tikai sarunāties, kaut vai neatrast šo risinājumu, bet saglabāt šīs cilvēciskās attiecības, tas ir milzīgs ieguvums. Es gribētu piebilst, ka tas nav tikai gan par attiecību saglabāšanu stāsts, bet arī īstenībā par attiecību atjaunošanu. Un te ir jānovāk paralēli arī ar mediācijas izmantošanu krimināla tiesības sistēmā vai pie krimināla noziegumiem, ko Latvijā mēs pazīstam kā izlīgumu. Un šeit ir ļoti daudz runa par to, kas ir tas, ko mēs mediācijas procesa rezultātā, kādus risinājumus iegūstam, lai atjaunotu katrā cilvēkā gan šo viņa pašnoteikšanos sajūtu, gan viņa taisnīgumu sajūtu un ticību un īstenībā radīt pieredzi, ka mēs varam konfliktu risināt savādāk. Jo kur tad mēs to pieredzi gūsim? Latvijai nav tāda vēsturiskā mantojuma, kur bērnu dārzos skolās māca cilvēkiem konfliktus risināt savstarpējā sadarbības ceļā. Tas, ko Kristīna minēja, vai ne, par to iespēju beidzot izteikties un vispār sākt runāt. Un jāpiemina, ka bieži tās saruna sastāv no 2 lietām. Viena ir tas, ko es saku, un otrs tas, ko es dzirdu. Un tad, kad mēs esam konfliktā, bieži vien mēs nec paši sevi vairs dzirdam, nec kura vēl otru. Un tad šī neitrālā persona, mediātors, ir tas, kurš spēj palīdzēt atjaunot īstenībā šos te ceļus uz vienam otra dzirdēšanu un kaut kādas skaidrības un sapratnes radīšanu. Bet mediācijas procesā tātad var piedalīties gan tas, ko mēs saucam par fiziskām personām, gan arī tas, ko mēs saucam par juridiskām personām. Var būt arī tā, ka tiek risināts strīds starp personu un kādu firmu, vai ne? Jā, to es noteikti varētu paskaidrot. Man ir bijusi pietiekami liela pieredze ar tā saucamām komercmediācijām. Tas nozīmē, ka tiek risināti šī domstarpības, es viņus sauktu ne par konfliktiem, par domstarpībām, kuras grūtības, kurās cilvēki ir iekļuvuši vienā brīdī un kuras mēs palīdzam viņiem vienkārši savstarpēji risināt. Tas ir gan darbinieks un uzņēmums, tas ir gan 2 uzņēmumi, jā, 2 komersanti savā starpā, tas ir gan komersants, pieņemsim, man tikko bija gadījums, kur ir komersants un ir 2 valdes loceklis, un diemžēl ir māsas vai par laimi māsas, un viņām radies šis konflikts, un šis pēc būtības ir gan komercstrīds, ja, komercmediācija, gan arī ģimenes mediācija vienlaikus. Tā kā noteikti starp juridiskām personām var notikt šī mediācija. Lai izskaidrotu tātad sīkāk par to, kā tad īsti varētu risināties tāds mediācijas gadījums, vienkārši tagad paņemsim vienu gadījumu, kurš ir tā kā piederīgs tādai mediācijai. Domstarpība būtība ir saskarsmes tiesības ar bērnu un bērnu dzīvesvietu. Tas ir tas, par ko cilvēki savā starpā nevar vienoties. Situācija uz mediāciju ierodas 5-gadīga bērna vecāki. Bērns jau 3,5 gadus dzīvo kopā ar tēvu viņa dzīvesvietā. Māte bija dzīvojusi visu šo laiku Anglijā. Tagad māte pārvācas atpakaļ uz Latviju un it kā grasāt dzīvot šeit patstāvīgi.
Māte vēlas, lai 5-gadīgā meitenīte tagad dzīvotu tikai pie viņas. Tēvs tam kategoriski iebilst, jo uzskata, ka māte ir meitu pametusi, ir viegliprātīga, izjauks meitas ierasto dzīves ritmu. Meitenīte iet bērndārzā un tēvā viņa palīdz aprūpēt viņa māte, meitenītes vecā māte. Tomēr māte ir apņēmusies tiesas ceļā atņemt tēvam aizgādības tiesības un noteikt dzīves vietu pie viņas. Tēva emocionālais stāvoklis konflikta dēļ ir tuvu nervu sabrukumam. Mēs zinām, ka gadījumos, kad ģimenes šķirās, kad šīm te ģimenēm ir bērni, tad tie bērni, diemžēl, ir tie, kas tiek ierauti tajā skandālā, un viņiem iet tikti grūti, gan emocionāli, gan arī visādi citādi. Tikpat grūti iet arī tiem vecākiem, jā, bet galu galā mēs gribam, lai šis konflikts noregulētos, lai viss būtu tiesiski, lai tiktu pieņemts lēmums un lai visi tālāk zinātu, kur ir viņa vieta, kāda ir viņa loma un kā tas viss tālāk risināsies. Šādas situācijas nav retums. Ko ieteiktu mediātors šādā situācijā darīt? Kādi būtu tie iespējamie risinājumi? Pirmām kārtām, Kristīna, gribētu teikt vienu lietu. Mediātors neiesaka risinājumus. Mediātors nekad nelēma mediantu vietā. Mediātors ir kā darbrīks, kā instruments, kurš vada strukturētu procesu, kurš palīdz abiem mediantiem atrast sev pieņemamu un labāko risinājumu. Runājot par šo konkrēto gadījumu, šo gadījumu es tiešām atpazīstu, tas ir no manas pieredzes, un gadījums bija tiešām ļoti sarežģīts, viņš bija ļoti emocionāli sarežģīts, viņš bija ļoti ekskalēts, jo tēvs ļoti pārdzīvoja, un viņš bija vienā momentā pat kritisks. Mums bija 3. sesija, mediācija notiek sesijās, viņi var būt vienā sesijā, viņi var būt arī līdz pat 10 sesijām. Viena sesija iet apmēram pusstundu, tik ilgi, cik cilvēkam ir darbspējas vienkārši normāli šo procesu vadīt. Un rezultāts, es nerunāšu par šo procesu, kurš bija abām pusēm nepieciešams. Vienkārši tāpēc, lai šo te izrunātu un beigās saprastu, kas ir viņu kopējā galvenā interese. Un viņa kopējā interese ir bērna interese un bērna labklājība un bērna labsajūta. Un risinājums bija ļoti veiksmīgs, un mēs noslēdzām vienošanos, un gan tēvs, gan māte emocionāli palika ļoti stabili, teiksim tā. Es dabūju atgriezenisko saiti pēc 2 gadiem, kad visi šī, viņa nedzīvo, protams, kopā, bet šī noregulētā situācija, šī izrunāšanās, arī pēc mātes probūtnes, varbūt kaut kādas sajūtas, emocijas, nodevība, jeb kādas citas sajūtas, tās tika izrunātas. Un tika panāks risinājums, kas bija labēlīgs, vislabēlīgāks šai mazai meitenītei. Jautājums ir tāds. Tad, kad ir tiesas process, tiek pieņemts lēmums, kurš ir saistošs visām pusēm, visi zina, lūk, tur uz papīra ir rakstīts, tev būs darīt tā, tev būs atrasties tur, tev piederēs tas, un viss ir skaidrs. Bet mediācijas procesā, kas ir šis saistošais lēmums, kā tas tiek juridiski noformēts? Stāstu. Mediācijā ir 2 risinājumi. Ja mediācija ir vēl pirms tiesas, tad puses mediācijas, kā mediācijas iespējamo rezultātu, es minu iespējamo, jo nevienmēr tiek panākt vienošanās, tiek noslēgta rakstiska vienošanās, kuru mediātors var palīdzēt pusēm sastādīt. Sastādot šo vienošanos, puses var doties tālāk jau pie notāra, kurš viņu apliecina notariāli. Bet ir vēl otra iespēja, un tā pašlaik sāka darboties arī kā tiesas ieteiktā mediācija, kad ir jau uzsākts tiesas process. Tas ir no šī gada 1. janvāra. Tiesas iesaka šo te mediāciju pusēm, un jebkurā tiesas procesa stadijā puses var griezties, apturēt tiesas procesu. Tiesnesis pieņem lēmumu līdz 6 mēnešiem šī tiesas mediācijas izmantošanai. Un šajā gadījumā mediātors var noslēgt kā vienošanos, tā arī juridiski zinošs mediātors var noslēgt izlīgumu, un šo izlīgumu apstiprina tiesa. Un tas ir kā tiesas lēmums, un uz tā pamata tiek atmaksāta arī valsts nodeva 50% apmērā pieteicējiem, kurš to ir samaksājis. Un tas ir tieši līdzvērtīgs tiesas spriedumam. Jā, tās ir ļoti jaukas ziņas, un tas nozīmē to, ka tā tad ir 2 veidi. Viens ir apstiprināt vienošanos pie notāra, un otrs ir šajā tiesas vienošanās, jā, ja puses tā vēlās. Tas atkal ir brīvprātības šis moments vienmēr, kā puses izvēlās. Jā, bet ja viņi neapstiprina, tas ir tā īsti
punktu vietā tomēr pielikts komats. Man kaut kā tā izskatās. Jā, es teiktu, ka īstenībā tā ir no vienas puses mediātora tāda līdzatbildība, jo ejot cauri tam procesam, kā mediātora atbildība būtu neatbalstīt tādu vienošanos, kuru es redzu, kura neturēsies, kura nav izpildām, kur īstenībā viena puse kaut kādā veidā jūtās, nezinu, vairāk pierunāta, vai viņa netic, un tu zini, ka viņa vienkārši tagad piekrīt, bet aizsaisīsies durvis, viņa aizies, un tas process nevarētu teikt, ka viņš būs bezjēdzīgs, jo īstenībā ar mediāciju ļoti saistās tas, ka liels uzsvars tiek likts uz pašu procesu. Arī tas piemērs, par ko Kristīna runāja pirms mirkļa, kur tam procesam, tām 10 sesijām, tām sarunām, tajā strukturētajā formātā, kuras nenotiek visu laiku plecu pie pleca abām pusēm, bet viņas var notikt atsevišķās sesijās, kur viena puse tiekās ar mediātoru, un citā reizē atkal mediātors tiekās ar otru pusi. Viņām ir liela nozīme, jo viens no mediācijas veidiem un uzsvariem ir arī šis transformējošais efekts, kas notiek cilvēka personībā un vispār viņa spējā saprast savas intereses, savas vajadzības un savus resursus, pieņemt lēmumu. Tā kā es nepiekrīstu, ja tā vienošanās ir tāda, kurā īstenībā divi no zālē vai telpā esošiem cilvēkiem netic, tad viņa ir, Mana pieredze ir tāda, kā es daru. Tīri profesionāli, katram mediātoram ir savs stils un savs veids, bet man par šiem gadiem ir izstrādājies tāds stils, ja veids, mediācija notiek, mēs viņu strukturējam kā procesu, un procesā ir 5 fāzes, es viņu pašlaik neizklāstīšu, tāpēc, ka šis nav šī raidījuma formāts, bet 5. fāzē, kur ir noslēgums, kur tā, ka jau 4. fāzē ir atrast risinājumi, un 5. fāzē mums vajadzētu viņus likt jau uz papīra. Tad, noslēdzot 4. fāzi, kad ir šie risinājumi, es taisu tomēr tādu kā pārbaudas realitātes testu. Un tam ir dažādas tehnikas, Līls, tu droši vien ar to dari, un tad mēs noliekam šos cilvēkus apakaļ realitātē, kā izpildīsies šie nosacījumi, par kuru jūs tikko esat vienojušies. Un tad viņiem nāk tas atgriezeniskā saite, vai viņiem tas būs izpildāms vai nē. Bez tā es tomēr negribētu uzlikt uz papīra. Cik ilgi? Tā, mums ir zvans studijā. Ļoti jauki. Klausamies? Labdien! Labdien! Mēs jūs klausamies. Lieta tāda apsāka sekojuši. Es savu tēvzemi biju pieprasījis 90. gados. Un tad tika nozagt datoru no pagastiem, Kurmals un Pelču pagastā, un noviltot dokumenti, un visai to makulatūru griez uz riņķi. Un arhīvā es saņēmu 2011. gadā, kad ir 36,3 hektāri, un 26,5 hektāri. Tas jau skaitījās valsts mežs. Un to viņi sadalīs, attaisīs zemes grāmatu un viss tika nozāģēts līdz 2013. gadam. Jā, un tā paldies. Un tā jautājuma būtība. Un nav neviens, kas man palīdz. Bet jūs pasakiet, kāds ir tas pamata jautājums, ko jūs gribētu uzzināt? Es varu griezties vienalga, kur es gribu. Viss ir atbild uz jautājumu. Šis komentārs laikam ir tā, ka šis nav mediācijas gadījums. Cilvēkam ir nepieciešams, acīm redzot, jurists jeb advokāta palīdzība, jo šeit mēs nesaredzam ne otru pusi, par ko viņš runāja, ne arī jautājums, par ko ir kaut kāds aizvainojums, varbūt ir kaut kā dokumenti jāsaved kārtībā. Tā kā mans ieteikums būtu kā juristei šoreiz, nevis kā mediātorei, griezties pie advokāta, ja pie jurista, kas varētu šo viņu jautājumu šķetināt. Jā, varbūt arī. Vai, piemēram, ja to neatļauj finansiāli līdzekļi, tad vērsties Latvijas Universitātes juridiskās palīdzības centrā, kur ir iespējams saņemt konsultāciju pa brīvu. Un varbūt ir vērts parunāt mazliet par to, kas tad ir tie mediācijas gadījumi, kas ir tie priekšnoteikumi, lai vispār mēs domātu par to, ka šī domstarpības vai konfliktam mediācija būtu piemērota, jo tā nav panacēja visiem vai ne, visām vainām. Un tad ir noteikti, ka tev ir skaidri zināmas puses, kuras abas vēlās atjaunot, vēlās atjaunot sarunu un ir gatavas censties sevī iemiesot mediācijas principus, kas viens būtu tiešām cieņpilna
klausīšanās un komunikācijas veidošana ar otru pusi, patiesums, sadarbība. Un, protams, ka tas bieži vien tas nenozīmē, ka puses nāk un uzreiz ir gatavas vai nevienu otrai spiest roku un apkamties, jo galu beigās viņas ir domstarpībās, bet ka viņas ir gatavas noiet kaut kādu ceļu posmu, lai censtos atjaunot šo sapratni un sadzirdēšanu vienam otru. Un mēs esam runājuši tagad gan par ģimenes mediācijas gadījumiem, gan bija piemēri no komerc strīdiem. Ir arī pasaulē, Latvijā vēl tas nav tik ļoti attīstījies, un tas pamazām ienāk, bet ir arī šī kopienu mediācijas process, kur tas nozīmē, ka ir konflikti, kas skar, teiksim, lielākas sabiedrības daļu, kur tas var būt starp minoritātēm, vai tas var būt jautājums par kaut kādas pašvaldības resursu izlietojumu, kur ir dažādām daļai sabiedrības ir viens viedoklis, daļai cits, pašvaldībai cits, un tad bieži vien tie procesi tiek virzīti. Viņus vada vairāki mediātori, tas var būt ilglaicīgs process, kur tiek pamazām noskaidrotas intereses, vajadzības, un tad meklēt veidi, kā visām pusēm atrast risinājumu, kas viņus īstenībā bagātinās, nevis radīs sajūtu, ka es esmu no kaut kā atteicies un kaut ko zaudējis. Mums ir 5 minūtes līdz raidījuma beigām, un tiem cilvēkiem, kur jūt, ka varbūt būtu jāpamēģina, pastāstīsim, kur atrast mediātoru, kur viņu atrast. Labi. Cilvēkam, kurš nav iesaistīts tiesas procesā un kurš grib šīs savas domstarpības risināt, ir ļoti viegls ceļš. Viņš ieiet interneta vietnē www.mediācija.lv, un tur ir pieejami saraksti ar mediātoriem visplašākā klāstā, gan ar šiem 24 certificētiem valsts mediātoriem, gan arī ar mediātoriem no visplašākām biedrībām. Var izvēlēties, tur ir pilnīgi šo mediātoru CV, viņu darba pieredze, viņu mediācijas pieredze, viņu virzieni, vai tās ir darba tiesības, vai ģimenes tiesības, vai komerces tiesības, izpētīt sev vēlamo mediātoru, tur ir viņa gan e-pasts, gan telefons. Vēl ir iespēja, pašlaik darbojās, kā es jau minēju, no 1. janvāra tiesas ieteiktā mediācija, un tad, kad cilvēks ir devies uz tiesu, tiesa obligātā kārtā šim cilvēkam piedāvā izmantot mediātoru pakalpojumus. Izsniedz arī šo certificēto mediātoru sarakstu, bet tas netraucē cilvēkam vērsties pie jebkura sev izvēlēta mediātora. Tā kā iespēja ir ļoti daudz. Cik es zinu, tad Rīgas iedzīvotājiem, kuriem ir arī konflikta situācijas ar bērniem, ar ģimenēm, bāriņtiesa arī var nozīmēt bāriņtiesa. Tiesa, ir tiesa. Tā ir, jā, tiesa, jā. Ir runāts arī mazliet par to, ka tas ir lētāk nekā tiesas process, jo tiesas process jau arī ir ilgs ar visām nodevām. Cik būtu cilvēkam aptuveni jārēķinās tas cipars, ar ko viņam būtu jārēķinās? Redziet, es to skaitli jums nevaru nosaukt. Es viņu jums varu nosaukt, un tas jūs varbūt neiepriecēs, bet tas ir no 0 līdz 1000. Jo man ir bijuši vairāk mediācijas gadījumi, kad es neesmu ņēmusi nevienu centu. Tāpēc, kad es redzu, ka tai šī situācija vai tai ģimenei viņai nav šo resursu un viņam tā ir palīdzība. Un tā dod man varbūt pat vairāk nekā iegūta kaut kāda naudiņa šajā sesijas laikā. Tāpēc mediātoriem ir arī dažādas kvalifikācijas. Ir ļoti augstas kvalifikācijas mediātori un varbūt mazāk kvalificēti mediātori. Pēc tā arī šī summa tiek vadīta. Tiek vadīta arī tā, ja tā ir, pieņemsim, komerc mediācija, mediācija ar banku. Tad tur šīs summas varbūt ir arī citādākas, tāpēc šo vidējo skaitli mēs nevaram nosaukt. Katrs mediātors strādā pēc savām likmēm, pēc savas sirdsapziņas, un to nosaka līgums ar mediātoru. Kur tātad tajā brīdī, kad tiek atrasts mediātors, jūs esat vienojušies, ka šis cilvēks būs tas, kurš palīdzēs, tad jūs arī slēdzat līgumu. Un atrunājam naudiņas tā, lai visām 3 pusēm mediātors un abām pusēm būtu izdevīga šī cena. Praktiski ar to arī raidījums šoreiz ir galā. Un vienīgais, ko es vēl gribētu tādu uzsvariņu uzlikt, tomēr uz šo tiesu ilgumu, jo tiesa tas ir ļoti ilgi, mediācija tas tomēr ir stipri vien mazāk. Aptuveni, cik ilgs tas process varētu būt, kur laikā tiek atrisināts
jautājums, kurā puses savā starpā vienojās, aptuveni kaut kādu tādu ciparu izstiepiet man. Pēc pieredzes varbūt mēs abas varam padalīties. Man ir pieredze tāda, kad ir vienā sesijā atrisināts, tas ir 1,5 stunda, ir atrisināti gadījumi, un tādi ir diezgan daudz, 50% no gadījumiem. Tad ir gadījumi, kad ir atrisināts pārsvarā nākamie 30% 3 sesijās, tas nozīmē 4,5 stundās, kas varētu aizņemt 2 nedēļas vai 3 nedēļas. Tas ir atkarīgs no pušu plānošanas, kā viņi laiku plāno. Un, protams, ir sarežģītāk gadījumi, ka tās var būt 10 sesijas, un tas aizņem līdz kādiem 3 mēnešiem. Bet tie noteikti nav ne 5, ne 8 gadi. Jā, tie noteikti nav ne 5, ne 8 gadi. Pie tā mēs arī šoreiz paliksim. Ja jums ir radušies jautājumi par šo tēmu vai arī par kādu citu juridisku tēmu, noteikti zvaniet mums, rakstiet. Mēs meklēsim speciālistus, centīsimies jums atbildēt. Ar to arī šodien beidzam. Visu labu!